Tas, ka es braucu prom, man līdz galam neiesēdās, es tā kā to neapzinājos 100%, līdz brīdim, kad es jau sēdēju lidmašīnā. Man arī, ja godīgi, pirms es braucu projām, likās, ka 5 mēneši tas ir tik ilgs laiks, vienkārši smadzenes nevarēja aptvert to, ka tas tiešām tā būs mana realitāte, ka es tūlīt jau dodos gandrīz uz pusgadu projām no ģimenes, no draugiem, no cilvēkiem, kas vispār saprot manu valodu. Un es tikšu iemest vienkārši pilnīgi citā vidē, kur es neko nepazīstu un viss ir jauns. Tas bija tā ļoti, ļoti vienkārši aizraujoši un es tiešām ļoti gaidīju to, bet es arī to līdz galam neaptvēru līdz brīdim, kad tas jau notika, kad es reāli biju tajā procesā un es jau devos uz turieni. Tāpēc man nebija arī daudz laika baidīties par to un satraukties. Beigās arī izvērtās, ka tie 5 mēneši nemaz nebija tik daudz, kā man likās. Pirms tu to izdari, tā šķiet, ka puse no mūža, bet tad, kad tu aizbrauc un tas laiks paskrien 2 knipju laikā, un tu jau esi atpakaļ. Un tad tā jau palielam ir visa tikai atmiņa. Tagad pēc atgriešanās jūtu, ka es daudz biežāk braucu uz jūras, arī vairāk laika gribu pavadīt pie jūras. Ja pirms tam tā nebija tāda tik ļoti bieža lieta manā dzīvē, tad tagad pēc tā piereduma ir tā sajūta, ka es vēlos vairāk laika pavadīt pie ūdens, pie jūras, tā lai vismaz kaut kāda, ir tāda, pazīstamā sajūta, nostalģija. Bija tā, ka tomēr mēs ar Gustavu to bijām, kad Gustavs, ar kur mēs braucām kopā, mēs to atstājām baigi uz pēdējo brīdi. Manuprāt, es tieši dzīvokli atradu 2 nedēļas, pirms man bija jābrauc projām. Viss labs, kas labi beidzās, istabu es ieguvu. Es dzīvoju dzīvoklī kopā ar 3 itāļu dzīvokļbiedriem. Visi 3 bija džeki. Neviens no viņiem nebija nekāds profesionālais, super labais angļu valodas pārzinis. Kaut kā jau mēs komunicējām, bet tas bija šī sarežģīta situācija, bet vismaz bija jautri stāsti. Ir jautri stāsti par visu to pieredzi. Atbraucot atpakaļ, tas cilvēks, kāds tu biji aizbraucot, nav gluži tas cilvēks, kas atgriežas atpakaļ. Es esmu iemesta atpakaļ tajā pašā vidē, universitāte, tie paši cilvēki, kas man ir apkārt, bet bieži es jūtu, ka ir nedaudz tāda vientulības sajūta, it kā tu esi atpakaļ, bet tu nejūties, ka tu 100% esi atpakaļ. Tāda sajūta, ka kaut kādu daļu sevis tu esi atstājis tajā pilsētā, tajā valstī, kur tu pavadīji tik ilgu laiku un tu veidoji šādas tik ļoti tādas kodola atmiņas. Šis ir mans nakts galdiņš, un šeit arī ir daži trinketi, daži suvenīri no Valencijas. Šis nāca no manas universitātes, šos patiesībā ar citām lietiņām ar pildspalvu un tote-bagu saņēmu savā pirmajā skolas dienā. Es biju diezgan satraukusies, jo es neko nesapratu, bet vismaz ar mani bija Gustavs un vēl kādi pāri 50 cilvēki no visām pasaules valstīm, kas arī saprata tikpat daudz vai vēl mazāk nekā es. Šis gluži nav no Spānijas, bet es ierados 23. janvārī un man 30. janvārī bija vārda diena. Un mana māsa šo bija slēpusi jaukusi koferī. Viņa bija iesaiņojusi dāvanā un viņa teica, ka es to drīkst atvērt savā vārdienā. Un jā, šī bija mans plašīs, mana mantiņa, ar ko es gulēju Spānijā. Šis bija tāds komforts man esot tur. Galvenais varonis uz šī galda ir mans Valencijas lakatiņš, oficiālais Valencijas faju lakatiņš, ko es nopirku esot mazā veikliņā. Tieši, kad Valencijā notika faju svinības, tādi staigāt apkārt pa pilsētu visu mēnesi, visu nedēļu bija katram, gandrīz katram.
apsiet ap kaklu vai ap galvu, un tad es arī tādu taigāju apkārt apsējusi. Jā, tagad man viņš stāv uz nakts galdiņa, kā galdauts. Par šo aprocīti ļoti jautrs stāsts, nosacīt jautrs stāsts. Šī aprocīta ir no Valencijas slimnīcas, kur es biju ieradusies ar plaušu karsoni dienu pēc tam, kad manas draudzenes no Latvijas pameta mani, jo viņas bija atbraukuši pie manis, un laikam mēs bišķiņi par daudz izklādējāmies un bišķiņi pirmās domājam par veselību, jo, jā, es pēc tam atapos slimnīcā ar plaušu karsoni. Ne labākā pieredze, bet pieredze. Šis plakāts oriģināli bija dāvana man, ko es saņēmu esot Valencijā. Šī bija kā atvainošanās par sliktu uzvedību. Šeit man labi zīmīta apakšā, kur pierakstīts Sorry for the last Friday, XOXO Feda. Jā, šo saņēmu no puiša, kurā, diemžēl, es nebiju interesēta. Es neiegrimšu detaļās, bet jā, viņš man uzdāvināja šo plakātu, jo viņš bija draugs ar maniem dzīvokļu biedriem, kur visi bija itāļi, viņš arī bija itāls. Un man bija pidžamkrēkls Pink Floyd grupas, un viņš bija redzējis vienreiz, kā es valkāju šo krēklu. Smieklīgākais bija tas, ka es šo grupu nemaz neklausos, un tāpēc man ir šāds plakāts, kas pašlaik augšējā skāpjā plauktā krāj putekļus. Visas tās pieredzes laikā tā viena lieta, kas es neteiktu, ka traucēja, bet tas vienkārši bija kaut kas tāds, kas visu laiku bija kaut kur, bija galvā, vienkārši kaut kur stūrītī nostumts. Bija tā doma, tāds nelielais countdowns, tā atskaita. Jā, ir forši, es dzīvojos, es gūstu šīs te atmiņas, man ir jauni draugi, un es izbaudu dzīvi, bet smadziņu aizmugurē tas countdowns, kā man tūlīt jābrauc atpakaļ. Vienkārši atskaitās tie mēneši, un tad jau nedēļas, un tad dienas, un jo tuvāk tuvojas tas datums, jo tāda sajūta, ka tu izbaudi to pieredzi, bet tu nevari līdz galam viņu izbaudīt vienkārši tāpēc, ka tu visu laiku domā par to, ka tā pieredze kādreiz beigsies. Tavs smadzenes liek domāt par to, ka, hei, šis nav mūžīgi. Tu atgriežoties, tu vēlies domāt par kaut kādām iespējām, kā es varu to savu dzīvi tagad uztaisīt tādu, jo es vēlos atpakaļ, es gribu tādas pašas pieredzes, tādu pašu dzīvi, un tad tu sāc domāt, kā es varētu savu dzīvi atkal padarīt tādu. Tas bariņš, kas mums bija izveidojies, ar kuriem mēs kopā visu kaut kur gājām un darījām un veidojām šīs atmiņas, tie cilvēki tur vairs nav. Tas ir pašsaprotami, dzīve iet uz priekšu, un lietas mainās, un cilvēki pārvācās, un ir jādzīvot uz priekšu, jāveido citas atmiņas ar citiem cilvēkiem. Kaut būtu iespēja apstādināt to laiku un vienkārši palikt tajā momentā. Kalna gals, kur būtu tā pieredze, ka tu esi tur, vienkārši kas var būt labāks par šo. Un jā, tad ir tā apskaidrība, ka tu īsti nevari, lai arī kā tu vēlētos reproducēt tos momentus, tu vienkārši nevari. Tā viena no tām lietām, kas padara to tik īpašu.